Labrīt visiem! Esmu Kaspars. Un šodien mūsu medicīnas fizikas nodarbībā es izdomāju jums pastāstīt par to, kā mēs tieši pielietojam fiziku specifiskā dažādos diagnostikas rīkos. Jo tā fizika ir vispār diezko daudz kur medicīnā, un es jums ceru nodot dažus piemērus, kur tas tieši tiek pielietots. Sāksim ar rentgenu. Gan jau viens no klasiskākajiem piemēriem, kad min fiziku medicīnā, ir tieši rentgens, kā tas mums īsti var palīdzēt redzēt cilvēkā iekšā, kā mēs varam redzēt kaut kādus kaulu bojājumus un tā tālāk. Vienkāršākajā gadījumā ir nepieciešams tikai 3 lietas priekš rentgena. Mums vajag kaut kādu avotu, no kura rodas mums rentgena stari, mums vajag kaut ko, kam šautos virsū, ja pacientam, un mums vajag kaut kādu detektoru, lai mēs varētu redzēt, dabūt bildi no tajiem rentgena stariem. Tā mēs iesim pa vienam pašiem soļiem, un tad ceram sapratīsim labāk, kā mums strādā rentgens. Tad rentgena staru avots. Tas izskatās šādi. Ko tas jums atgādina? Ko? Katodu? Varbūt kaut kādu sadzīviskāku objektu. Ko tad? Lampiņu. Tas atgādina lampu. Un vispār šīs abas iekārtas ir diezko līdzīgas. Tikpat daudz, ka to sauc par rentgena lampu. Tā vispirms mēs apskatīsim drusku, kā īsti strādā parastā spuldzīte. Un tad mums nāksies tikai to drusku modificēt, lai iegūtu rentgena lampu. Tātad. Spuldzīte, mēs zinām, izskatās šādi, kad tā spīd. Ja? Un, kas man tur ir? Okay. Tā mēs gribam uzzināt, kāpēc tas filaments, kas tur iekšā spīd. Tas ir vienkārši metāla gabals. Ja? Varbūt gan jau dažiem ir intuīcija, kāpēc tas spīd. Jo tas ir sakars. Ja? Kāpēc sakaršana liek tam spīdēt? Kaut kas ar elektroniem tur ir. Bet bez šiem bija mazāk atbildes, es šito izstāstīšu. Tātad, mums šādi izskatās atoms, vispazīstams. Un mums ir kodols, nav svarīgi, kas tur iekšā mums pašlaik, un mēs apskatīsim kaut vai vienu elektronu. Un vispārīgā gadījumā šis elektrons var atrasties tikai dažādos tā sauktos enerģijas līmeņos, un, kad mēs uzkarsējam to avotu, mēs piedodam elektronam vairāk enerģijas. Ja, loģiski. Un tad, ja tam ir vairāk enerģijas, tas aizies uz augstāku enerģijas līmeni. Ja, saprotam? Un tad, kas var notikt? Tas elektrons tur ilgi negrib palikt, tas var jebkurā brīdī spontāni nokrist atpakaļ. Bet ko tas nozīmē, ja tas nokrit atpakaļ uz zemāku enerģijas līmeni? Tas nozīmē, ka tas kaut kur zaudēja enerģiju. Un šī tā enerģija, kas būs atkarīga no tiem stāvokļiem, no kuriem tas krita, izdalīsies kā kaut kāds fotons jeb gaisma. Un spuldzītē tā būs kaut kāda redzamā gaisma, kā mēs redzam, kaut kāds zeltens. Labi. Un tā gaismā ir kaut kāda enerģija. To mēs zinām. Rentgenam, es pateikšu tagad, ir lielāka enerģija nekā parastai redzamai gaismai. Vai mēs tagad varam dabūt rentgenu, vienkārši to ļoti uzkarsējot vēl vairāk, un tad ceru, ka tas nokritīs, un tad iegūt rentgena starus. Būs lielāka enerģija. Ja? Gan jau ne. Kāpēc? Ja mēs to karsējam ļoti daudz, tad mēs actually iedosim pārāk daudz enerģijas tiem elektroniem. Tam nav bezgalīgi enerģijas līmeņi, kaut kad tam būs tik daudz enerģija, ka tas elektrons vienkārši aizlidos no ātoma. Un tad, tas mums neveidos nekādu starojumu, tas mums neveidos fotonus. Bet mēs joprojām varam šos elektronus izmantot. Tagad mums visa šī enerģija ir aizgājusi kaut kā tejo elektronu kustības enerģija, tie ātrāk kustās. Un tad, tā bija tā kā tā spuldzītes daļa. Pašlaik viss ir tā rentgena lampai tāpat kā spuldzīte, mēs vienkārši vairāk enerģiju ielikām. Tagad mēs darīsim kaut ko citādāk, mēs to spuldzīti modificēsim. Mēs varam
vēl vairāk enerģijas iedod šiem elektroniem. Mēs varam tas vairāk pātrināt, pieliekot kaut kādu strāvu blakus. Ja nu mums elektroni negatīvi, tie atgrūdīsies no negatīvā daļa, pievilksies pie pozitīvā. Un tad mēs varam ielikt kaut kādu materiālu šeit pa vidu, pirms tas ietriecas pozitīvajā terminālī. Un tad mēs atgriežamies pie atomiem. Tad mums te būs kaut kāds materiāls, iedomāsimies. Ja? Un tas materiāls arī sastāv no atomiem, kā visas lietas. Un tad, kas notiks, elektrons tam lidos virsū. Un kas te var notikt? Kam ir vislielākā varbūtība te notikt? Reakcijas? Ja tā ir vislielākā varbūtība. Ja elektrons lido virsū atomam. Palidos garām. Jo, ja mēs skatāmies uz atomu, vispār tas ir diezko tukšs. Tur elektroni un kodols ir diezko izkliedēti. Tāpēc, visticamāk, tas nekam netrāpīs. Bet tad mums joprojām tur ir pozitīvs kodols, kas pievilks to elektronu. Tātad mums tas elektrons drusku izlocīsies un tad mainīs savu trajektoriju. Un kāpēc tas ir svarīgi? Jo izrādas, ka tas mums dos fotonu. Un tas būs tā kā elektronam daudz enerģijas, fotonam arī būs daudz enerģijas, un tas būs rentgena starojums. Tātad, mums varētu būt tas tā aizdomīgi, ka kāpēc elektronam mainot virzienu, izdalās kaut kāds fotons. Tur ir diezko komplicēta teorija aizmugurē, bet vienkāršākā bilde, ko es varu parādīt, ir šāda. Mēs to varam vienkārši pieņemt kā faktu, bet principā jūs varat redzēt, ja mums kaut kāds lādiņš ir miera stāvoklī pašā sākumā, kā tur bija, tad mums tas apkārt ir elektriskais lauks. Elektriskais lauks visur ir vienmērīgs. Arī, kad tas kustās ar vienmērīgu ātrumu, tad šis elektriskais lauks arī ir vienmērīgs. Tikai laikā, kad tas pātrinās, tas izdala kaut kādu elektrisko lauku. To mēs vienkārši pieņemsim, ka tā notiek. Un dziļāk tajā neiesim. Ok. Jā, un šeit tad ir kopsumā savilkta schēma, kā mums izskatās rentgenlampa. Mēs redzam, šis ir mūsu filaments, šī ir mūsu spuldzīte. Super pārkarsētā spuldzīte. Mums šeit ir katode, kas ir tas negatīvais pols, kas atgrūž tos elektronus. Mums otrā pusē ir anode, kas tos pievelk. Un tad mums pa vidu ir kaut kāds materiāls, parasti tungsten. Un tam elektroniem ietiecoties tajā, tiek izdalīti rentgena starojumi. Kā vēl saprotams? Ja? Ok. Tagad mēs esam ieguvuši rentgena starojumus. Mēs varam vēsties pie nākošā ceļa soļa mūsu schēmā. Mums vajag to šaut kādam virsū. Tātad šeit mēs varam apkopot tādu efektu, ko sauc par Comptona efektu. Mēs apskatāmies, kas notiek, ja elektrons strāpa, ja fotons, rentgena fotons strāpa kādam elektronam ķermenī. Jūs varbūt esat dzirdējuši, ka rentgens ir kaut kāds ionizējošs starojums. Bet ko tas īsti nozīmē? Kas mums ir jons? Jons ir kaut kāds atoms, no kura mums ir vai nu atrauts vai pievienots elektrons. Un to mums arī dara rentgens. Mums Comptona efekts pasaka, ka ja mums fotons ietriecas kaut kādā elektronā, un tam fotonam ir pietiekoši daudz enerģijas, tad, kas notiks, tas to elektronu izsitīs no vietas, bet tajā procesā zaudēs drusiņu enerģiju. Ja vajag enerģiju, lai atrautu to elektronu. Un tāpēc fotons varēs turpināt un izkliedēsies kaut kādā citā virzienā. Varbūt jūs zināt, kas notiktu, ja šis būtu kaut kāds gaismas stars, ja tas nebūtu rentgena. Tad būtu mazāk enerģijas. Viņu absorbētu. Un varbūt kāds zina, kā to efektu sauc. Tas ok, tas ir fotoefekts. To skolā māca, tas ir Einsteina slavenais Nobel prēmijas teorija.
bija fotoefekts, bet ja mums tagad ir pietiekoši liela enerģija, mums vairs nav nekādas spuldzītes, mums ir rengens, tad mēs varam to fotonu saglabāt un izšaut elektronu. Ok, tāda mēs zinām, ka, pieņemsim, mums rengens rāpa cilvēkam, tas rāpa kaut kādā elektronā un izkliedējas. Un mēs tagad gribam zināt, cik šo rengena staru tiešām izies cauri cilvēka ķermenim. Un kā jums liekas, kas to varētu ietekmēt? Blīvums, jā? Tā, ja mums ir vairāk atomu ceļā tam elektronam, tad tas vairāk vairāk satrieksies ar tiem ātrumiem, un ar katru satriekšanos zaudēs vairāk un vairāk enerģijas. Un tātad, ja mums ir vielā lielāks blīvums, tad mums ir mazāka iespēja, ka šis te fotons izies cauri visam ķermenim. Ok, es jau parādīju. Un otra lieta, protams, ir biezums. Ar to pašu loģiku, ka jo biezāka viela, jo vairāk tam fotonam jāiet cauri, jo vairāk enerģiju tas zaudēs, jo mazāk iespējamība, ka tas fotons izies cauri. Tātad, mēs zinām, ka, ja blīvāka liela viela, tad mazāk rengenstaru izies cauri. Un šis ir rengens kaut kādam skeletam, kaut kādam cilvēkam. Un mēs redzam skeletu, mēs redzam mugurkaulu, mēs redzam drusku ribas, atslēgas kaulu. Tātad, kur šeit tie fotoni, tie rengenstari ir izgājuši cauri? Kurai daļai? Ir izgājuši cauri plaušām, jeb tiem mīkstajiem materiāliem, tiem mīkstajiem audiem, kuri nav kauli. Ja mēs zinām, kauliem ir lielāks blīvums. Tātad tā rengena detektēšana īstenībā notiek tā, ka mēs skatāmies, kur visvairāk. Jā, varētu likties, ka tās baltās vietas ir tur, kur iziet cauri vairāk elektroni. Tā kā ja tās iekrāso kaut kādu plati, bet īstenībā tās ir tās melnās vietas, kur iziet cauri visvairāk rengenstaru. Un tā mums ir kaut kāda plate. Īsumā tā strādā tā, kad mums ir kaut kāda emulsija ar visādiem tur sudraba atomiem, un tad, kad rengena stars tur trāpa, tad tie sudraba atomi, tie vispār sudraba joni kļūst par sudraba atomiem un savienojas tajās melnajās daļās. Ja pietiks laika, man prezentācijas beigās ir tas detalizētāk izskaidros, bet es nedomāju, ka tas pašlaik ir pārāk svarīgi. Ok. Tā mēs iegūstam bildes. Tas labi. Bet tagad varam parunāt, kāda tad ir tā ietekme uz ķermeni rengena stariem. Var iedomāties, ja šaujas daudz rengena stari cauri, mēs gan jau zinām, ka tas nav labi. Bet kāpēc tas nav labi? Ja mums rengena stars trāpa kaut kādā šūnā, ja tas trāpa kaut kādā membrānā, tad gan jau nekas daudz nenotiks. Ja? Sliktākā vieta, kur var trāpīt, ir tieši šeit. Tas ir DNS. Tāds izskatās. Un tas mums iekodē visu ģenētisko informāciju, tas atrodas kodolā. Un kad rengena stars izsit elektronu no DNS, var notikt vairākas lietas. Tātad pirmkārt, mums DNS sastāv no tādas struktūras, kas iet apkārt, tādā dubultspirālē, un no tādām struktūrām, kas sauc par bāzes pāriem, kuri ir šādi elementi. AT, GC, un tie ir tā savienoti. Un kad elektrons trāpa mums šīm vielām, tad kas var notikt? Rengenstarojumus. Es daudz saku elektrons, man tā sajūta. Rengenstars trāpa vielām, tas izsit elektronu. Tad kas var notikt? Elektroni mums atbild par lielāko daļu saitēm, vispārīgi vielām. Tātad, ja elektrons tiek izsists, tad tas var pirmkārt pārplēst DNS molekulu kaut kur sānā. Tas var arī nomainīt kādu no šīm vielām, kas ir problemātiski. Vai arī tas var šos te bāzu pārus sadalīt. Un tad, kas tad īsti notiek ar šūnu, ja mums kaut kāds bojājums ir DNS?
Var notikt 3 lietas. Sāž, mums trāpa tas rengens izsit elektronu no DNS, bet cilvēka ķermenis ir gudrs, šūna saprot, ka viņa ir bojāta, un viņa pati sevi salabo. Viss ir labi. Cita problēma varētu būt, ka ja šūna tiek bojāta, bet tā nespēja sevi salabot un beigās mirst. Kas varētu būt problēma atkarībā no šūnas un atkarībā no citiem faktoriem, bet tas nav gan jau tas sliktākais gadījums. Sliktākais gadījums ir, ka šūna tiek bojāta un tā nemirst. Tad mums rodas situācija, ka šūna domā, ka ir vesela un tā replicējas, bet tā nevar komunicēt ar citām šūnām, ar veselām šūnām. Un tad, kas notiek, ir, ka tā replicējas, un tādēļ, ka tā nevar komunicēt, nav nekā, kas tai pasaka, ka, wow, ir jābeidz, tevis ir pārāk daudz. Un tam mums veidojas vēzis, kas nav pārāk labi. Bet, lai jūs tik daudz nebaidītos tagad no rengena, ka var būt vēziek, nē, ir pētījumi, ka, ja jūs ejat normālas dozas, rengena pārbaudījumus, pa 75 gadiem, tas palielina jūsu vēža risku tikai par apmēram 0,6 līdz 1,8%. Kas spriežot pēc tā, ka gan jau, pieņemsim, jums ir salauzta kāja, ja, un ārstam ir jāzina, kur tā ir salauzta, kā to labot, kā labāk. Viņam jāzina, kas tur notiek iekšā. Tie daži procenti gan jau būtu to vērts, lai varētu staigāt. Ja. Tā no rengena nav pārāk jābaidās, jo tā iespējamība ir diezgan maza ļoti ilgā laika periodā. Un tad varam īsti kaut kā kvantificēt, cik lielas ir tās dozes. To mēra kaut kādās mērvienīgās, ko sauc par milisīverciem. Bet tas man neko neizsaka personīgi, gan jau jums arī ne. Tātad es mērīšu banānos. Vienam banānam ir 0,1 mikrosīverts. Kāpēc banānam ir radiācija vispārīgi? Tur ir daudz kālija iekšā, un daži kālija izotopi ir actually radioaktīvi. Kopsumā sanāk, ka vienam average izmēra banānam ir 0,1 mikrosīverts radiācijas. Un tad, ja mēs paskatāmies kaut kādus statistiku, mērītu banānos, mums ka average dienā jūs dabūjat 100 banānu svētu radiāciju, kaut kāds X-rays rengens krūtīm ir no 200 līdz 1000, kas nav tik daudz, skatoties, ka lidojot no Londonas uz New Yorku ir 400. Ja jūs dzīvojat akmens mājā, kur es pieļauju arī ir kaut kāda izotopija, ir 700. Un tajā šeit ir daudz statistikas. Interesants ir arī radioterapija, kas ir 20 miljoni banānu. Un radioterapija ir tieši domāta, lai tiktu vaļā no vēža, kas var likties tā kā counterintuitive, ja mēs tagad vairāk apstarojam. Bet pie tik lielām dozām sanāk, ka tad mēs garantējam, ka tās šūnas mirst. Un tad cerība ir, ka nogalinās vairāk tās vēža šūnas nekā veselās cilvēku šūnas. Un jā, tas bija par rengenu. Kādi jautājumi? Vēl ne? Ok. Tad mēs varam iet tālāk. Es pastāstīšu par ultrasonogrāfiju, kas ir arī veids, kā redzēt iekšā cilvēka ķermenī, bet drusku drošāks. Jo viss iet ap skaņu. Skaņa caur jūsu ķermeni plūst visu laiku, pat tagad. Un tad, kas īsti ir skaņa, ātri atkārtosim. Skaņa ir vienkārši vibrācijas. Ja kaut kāds ģitāras striķis ātri vibrē, tas iekustina molekulas gaisā vai jebkurā vidē, kurā tas atrastos. Un tad tās molekulu vilnis, to sauc par spiediena vilni, vienkārši izplatās telpā. Un tad, jā, tas ir vienkārši vilnis. Kas tad ir ultraskaņa, ko izmanto medicīnā? Mums ir dažādi parametri, ar ko mēs varam kvantificēt šo vilni. Mums ir kaut kāda amplitūda, un mums arī ir kaut kāda frekvence, kas ir principā cik reizes šis te vilnis oscilē vienā sekundē.
Un tad ultraskaņa atšķiras ar to, ka tā ir vienkārši ļoti liela frekvence. Kamēr cilvēki parasti dzird no 20 līdz kādiem 20,000 herciem, jeb tām oscilācijām sekundē. Un varbūt kaut kādi vaļi un sikspārņi dzird vairāk. Ultraskaņa ir pašā galā, kas iet miljonos hercu. Tā ir ļoti augsta frekvence skaņai, ko mēs nevaram uztvert. Bet kāpēc mums vajag tik lielu frekvenci? Nu, ja mums ir liela frekvence, tas nozīmē, mums ir mazāks viļņa garums. Tas viļņa garums tradicionāli ir tas izšķirošais faktors, tas izšķirošais lielums, kas nosaka, cik mazas lietas mēs varam redzēt. Tātad, ja mums ir ļoti liels viļņa garums, ja mums ir, piemēram, 2 mazi objekti tuvu kopā, viņi var izskatīties saplūduši uz bildes, lai gan īstenībā tie ir atsevišķi. Un ja mums ir vairāka, labāka rezolūcija, mums ir mazāks viļņa garums, tad mēs varam labāk uztvert, kas tieši mums notiek tajā ķermenī. Okay? Tā, šeit ir kaut kāds foršs grafiks, ko atradu, tā kā domino krīt. Mēs redzam, un šis tā kā simbolizē skaņas ātrumu dažādās vidēs. Nu, skatoties uz šī, jūs gan jau varat pateikt, no kā ir atkarīgs skaņas ātrums vidē? No blīvuma, tāpat kā rengenam. Mēs redzam, tas ir tīri tāpēc, ka mums molekulas ir tuvāk, un lai tās ievibrētu, vajag mazāku ceļu mēru, tā var teikt. Tad mēs varam redzēt, cietām vielām ir ļoti ātrs ātrums skaņai, šķidrumā drusku mazāks un gāzēm vēl mazāks. Un tad jā, līdzīgi kā, kad skaņa miedarbojas ar vielu, tas ir līdzīgi kā gaismai miedarbojoties ar vielu. Tā var tikt vai nu, tā mums šeit ienāk, teiksim, skaņa. Mums var 3 lietas, kas var notikt. Skaņa var tikt absorbēta un tā kā zaudēt enerģiju vielā. Tā var tikt transmitēta cauri un tā var būt atstarota. Un to visu raksturo tāds īpašs koeficients, Z, kas ir līdzīgs gaismas laukšanas koeficientam, ar ko jūs gan jau esat sastapušies. Tas ir atkarīgs mums no vielas blīvuma un vielas ātruma. Un principā, kas notiek, ir, ja skaņai ceļojot, teiksim, mums šeit ir viena Z vērtība, un šeit ir cita Z vērtība. Un tad, kas nosaka, vai viela atspoguļosies, vai cik liela daļa atspoguļosies, cik liela daļa transmitēsies, nosaka šo te koeficientu atšķirību. Ja mēs varam iedomāties, ja visur ir vienās koeficients, tas būtu tāpat kā šeit vienkārši skatīties, vai tā atstarojas vai neatstarojas. Un, protams, ka nekas nenotiks, jo tā ir tā pati vide. Jā. Saprotam? Kaut cik? Okay. Un tad es vēl pajautāšu, kā jums liekas, mēs gribam šitos šaut cilvēkā iekšā, kas notiks ar lielāko daļu skaņas? Vai tā tiks atstarota viss atpakaļ, lielākā daļa, vai tiks absorbēta vai transmitēta? Es domāju, absorbēta? Ok, balsosim. 1 par absorbētu. Ok. Seši vai nepārbaudīja, vai ir absorbēta. Nē, ok. Reflektēta vai transmitēta, to mēs pārbaudīsim. To es zinu. Reflektēta 1. Ok. Transmitēta? Vai cilvēku ķermenī lielākā daļa skaņas tiks reflektēta vai transmitēta? Tā tiks transmitēta. Ja cilvēks lielākoties sastāv no mīkstiem audiem, tur daži kauli ir pa vidu, lielākoties tas koeficients visur ir diezko līdzīgs, tad tās atšķirības būs mazas un tā lielākā daļa tiks transmitēta. Absorpcijai nav tik jauka formula, es to nepārbaudīju. Tā. Mums vajag kaut kādu veidu, kā dabūt šo te ultraskaņu. Tā kā mēs zinām, tā ir augstas frekvences skaņa, augstas frekvences vibrācijas. Mums vajag kaut ko, kas vibrē ļoti ātri. Un
kā mēs ko tādu varētu panākt, tam ir tādi forši materiāli, ko sauc par piezoelektriskiem materiāliem. Detaļās neiešu, bet īsumā piezoelektriskiem materiāliem pastāv kaut kāda saikne starp mehānisko spriegumu, ko viņi sajūt, un elektrisko strāvu, ko viņi producē. Tātad, ja mēs saspiežam materiālu, tas mums radīs elektrisko lauku un radīs kaut kādu spriegumu. Vai arī, ja mēs pieliekam spriegumu šim materiālam, tad tas mainīs formu, izstiepsies vai sarausies. Tātad, ko mēs varam darīt? Ja mēs varam, mums augstas frekvences elektrība jau nāk no rozetes gandrīz vai. Ja? Vai mēs varam dabūt ļoti ātru maņstrāvu. Un tad to ātro strāvu mēs varam pielikt pie šī piezoelektriskā materiāla, un tas izraisīs ātras vibrācijas, kas iesvērstīs gaisu un pārējo vidi, un tad radīs ļoti ātru ultraskaņu. Un tad vēl labi, kāpēc mēs varam tos materiālus izmantot, jo tas strādā otrā veidā. So mēs izšājam to skaņu, bet tad tā atstarosies. Un tad, kad tā atstarosies, tās vibrācijas izkustinās tos atomus, un tas radīs elektriskos spriegumu. Tā mēs varam gan šos materiālus izmantot, lai radītu ultraskaņu, gan to detektētu. Tāpēc, kad dara ultraskaņu, jums ir vienkārši tāds pa vēderu braukā, jo es esmu stāvoklī, gan jau arī citos gadījumos. Jums par vēderu braukā ar tādu pistoli, jums nav nekāds ekrāns kā rentgena, jums nav nekāds jāstāv starp rentgenu, kur šeit jau rentgenu un otrā pusē kaut ko detektē. Jums vienkārši viss iet caur to pistoli. Nu jā, šādi tas izskatās preparādīt. Un tad, jā, šajā te pistolē, to nesauc par pistoli, es nezinu, kā to sauc, ir visi tie piezoelektriskie materiāli. Un tad tos var arī aktivizēt kaut kādos specifiskos sekvencēs. Piemēram, šeit tie tiek aktivizēti no kreisās uz labo pusi. Un tādā veidā mēs varam dabūt tādu koncentrētu skaņas vilni, un mēs varam arī to drusku orientēt pa kādu leņķi. Tas vienkārši, jo viņi pārklājas, un tad veido tādu kopīgu fronti. Tā, nu tad, kā mēs īsti iegūstam bildi un ko tas nozīmē? Tātad, šeit ir ļoti detalizēta schēma ar sievietes stāvokli. Tātad mums šeit ir vēdera sienas, mums ir tas mais, kurā atrodas bēbis, jeb to sauc par amniju izrādes. Un mums ir pats bēbis. Tātad, kas mums notiek? Mums šeit pieliekam skeneri, to pistoli, un tad mēs laižam skaņu iekšā ķermenī. Tātad, kad pirmo reizi atstarosies skaņa, neņemot vērā to vēdera sienu? Varat minēt kaut vai. Jā, tā ir rāde, vēdera sienas ir rāde un audi. Nu labi, šajā vienkāršajā sēmā, ka mēs raidam skaņu, pirmā vieta, kur mums mainās tas akustiskais koeficients, tas Z, tad šeit ir 1 un šeit ir 2, tad pirmā vieta, kur gaisums daļēji atstarosies, būs pie šīs sienas, šī maisa sienas. Ja? Bet, protams, daļa tiks transmitēta cauri. Tālāk, šeit iekšā ir kaut kāds šķidrums, kuram arī visur ir tas pats akustiskais koeficients. Tā nākošā vieta, kur var atstaroties gaisma, ir no, teiksim, bēbi galvas. Un tad mēs zinām, tur būs kaut kāds, mēs varam paredzēt, mums tur ir galvas kaus, cerams, jau radies. Un tad mēs zinām, ka tā ir blīvāka viela, mēs zinām, ka tas mazāk laidīs cauri, vairāk reflektēs, un tad tam vajadzētu būt spožākam. Un tad līdzīgi sēmē, ejot visur cauri, gaisma ieiet, tad atstarojas, ieiet citur, atstarojas no citu punkta. Un tad informāciju, ko gūs skeneris un galvenie datori, pie kā tas ir pieslēgts, ir divas lietas. Tas var gūt distanci līdz objektam. Tā mēs zinām, tas mēra laiku no izstarošanas līdz atgriešanās. Un ātrums ir visur citādāks realistiski, jo tur ir dažādi materiāli. Bet,
To ir grūti darīt, tā viņi vienkārši pieņem 1540 metri sekundē. It works. Jā, kaut kāds vidējais, es pieļauju, tur ir. Un tā bilde, ko mēs iegūstam, ir kaut kāda šāda, tā kā mēs gaidījām. Šeit ir kaut kādi audi, no šeit nāk ultraskaņa, jā. Šeit ir tas skeners. Un šeit ir tā kā cross-sections bēbim. Un tad mums ir kaut kādi audi priekšā, ok, varbūt no kādām vēdra sienām atstarojas. Tad tā skaņa ieiet tajā amnijā, tajā plēvē, kurā ir bēbis, kur es teicu, ir daudz šķidruma. Un tad tur nemainās tas koeficients, un tā mēs neko neredzam. Mums nekas neatstarojas, tur viss ir tumšs. Un tad mums ir gaišāka daļa ap galvas kausu, jo tas vislabāk atstaro. Un tad mēs vēl redzam kaut kādu šķērsgriezumu smadzenēs, ja tās formējas. Jā. Tas bija īstis par ultraskaņu. Šeit vienkārši ir bildi forša animācija ar sirdi, ko uzliku. Kāpēc mēs izmantojam ultraskaņu? Jo tā ir daudz drošāka nekā rengens, tāpēc mēs to varam laist uz kaut kādiem bēbiem virsū. Kas ir? Ietekme nav liela. Vienīgais, kas var notikt, ir drusku uzkarsēt audas no tās absorbācijas. Bet lielāko daļu laika tas neko daudz neietekmē. Jo skaņas caur jums plūst visu laiku, skaņas caur jums plūst tagad. Infraskaņa? Infraskaņa bija, es domāju, jebkura skaņa būs diezko ok. Skaņa ir skaņa. Skaņa ir tikai spiediena vilnis, kas iet cauri. Tas ir daudz drošāk nekā rengens, ir galvenā lieta. Tāpēc to izmantos bēbiem. Vēl ir benefits, ka šim var dabūt kustīgas bildes, kā var redzēt par sirdi. Un jā. Tas bija par ultraskaņu. Jautājumi? Ok. Tā pēdējā iekārta, par kuru runāšu, ir elektrokardiogrāfija, kas ir saistīta ar šo te, jeb sirdi. Ja jūs nezināt, kas ir elektrokardiogrāfija, tas ir tas, kur jums pieliek kaut kādus kontaktus virsū, un tad kaut kāda fancy iekārta jums dod šādu bildi ar jūsu sirdspukstiem un daudz citu informāciju īstenībā. Pirms te būs jāpastāsta man par dažādām lietām pirms tam. Kāpēc mums kaut kāda elektrība, pieslēdzot kontaktus, palīdz mērīt sirdsdarbību. Es pirms pastāstīšu par koncentrācijas un elektrostatisko gradientu, jo tas būs svarīgi vēlāk. Tā koncentrācijas gradients, jūs gan jau zinat, ir, ka viela, ja ir kaut kur koncentrējusies, tā ies no augstākas koncentrācijas vietas uz zemāku koncentrāciju. Tīri varbūtības pēc. Ja esmu autobusā pilnā, un tur ir daudz cilvēku, visi saspiedušies, un tur ir tikai daži, es, protams, gribēšu iet tajā virzienā. Un tad tā koncentrācija apmēram izplatīsies. Tad elektrostatiskais gradients ir kaut kas līdzīgs, bet tā mums ir izveidojusies kaut kāda atšķirība ar lādiņiem, plusi un mīnusi. Un tad plusi, protams, grūžas prom no plusiem, mīnusi grūžas prom no mīnusiem, un viņi tā kā izlīdzina to elektrisko lādiņu. Tas tā kā, ja esmu ļoti sadusmojis visus tos cilvēkus autobusā, viņi man grūž prom, ar tie mani vēl klāt. Okay. Tas ir koncentrācijas un elektrostatiskais gradients. Ok, ak vai. Tagad parunāsim par šūnas miera potenciālu. Kas tas tāds? Šis ir šūnas membrāna. Ja? Tā ir kaut kādas vielas, kas atdala no apkārtējās vides, un tam mums ir šitādi kanāli, kuri laiž cauri vai no kālija ionus, kur ir daudz ķermenī, vai kaut kādas nātrija ionus, kur ir arī daudz ķermenī. Un tev kaut kāds pumpis. Un tas sanāk tā. Mums iekšā šūnā ir daudz kālija ionu, kur ir pozitīvi. Ārpus šūnas ir maz kālija ionu. Tātad koncentrācijas gradienta, kur tie gribēs iet? Ārā no šūnas, jā. Bet tad, vai mums šitie pozitīvie ioni iet ārā, tad lādiņš iekšā samazinās. Un tam mums vēl ir šitais te pumpis, un ko viņš dara?
Atcerēties. Viņš laikam izšauj 3 nātrija jonus un ieņem 2 kālija jonus. Tātad net lādiņš ir -1, ja viņš vienu zaudē. Un tad mums rodas, ka mums ir pozitīvāks lādiņš šeit un negatīvāks lādiņš šeit. Un tad, kas notiek ar elektrostatisko gradientu, ko viņš darīs ar kālija joniem? Viņš gribēs tos atgriezt atpakaļ iekšā šūnā. Tā mums ir koncentrācijas gradients, kas tos grūž ārā, mums ir elektrostatiskais, kas tos grūž iekšā. Un tad kaut kādā brīdī jābūt kaut kādam līdzsvaru punktam, kur ir vienās daudzums, cik iet ārā, tik iet iekšā. Un tas ir tas miera potenciāls, tas potenciāls ir tā lādiņu starpība starp... potenciāls nav lādiņu starpība, mums pietiks iedomāties, ka tā ir lādiņu starpība starp membrānas iekšpusi un membrānas ārpusi. Un tas ir tas miera potenciāls, dažādām šūnām tas ir citādāks, parasti ap kādiem -90 milivoltiem vai tajā rangeā. Ja, un tos sauc par depolarizāciju. Jā. Šeit man laikam nepareizi aktīvais potenciāls ir repolarizācija. Jā. Bet kas tad ir aktīvais potenciāls? Tad iedomāsimies, mums ir kaut kāda nervu šūna, tā izskatās daudz jūsu smadzenes, sastāv no vairākām šādām šūnām. Un kas notiek, ir kaut kad šī nervu šūna tajos galos, šī ir tā šūnas membrāna, ļoti schematiski atkal uzzīmēt. Ja. Tā saņem vielas, kas atver kanālus, un tad mums iekšā ir tas miera potenciāls, tas negatīvais, ko es teicu, šeit neirons ir -65, nevis -90, kā es teicu, bet nav tas pārāk svarīgi. Tas atver kanālus, un mums tagad ieplūst iekšā pozitīvi lādiņi, un kas notiek, tas potenciāls palielinās. Jā, tie ieplūst, un potenciāls palielinās līdz kaut kādam threshold vērtībai. To sauc par repolarizāciju, nevis depolarizāciju. Jā, ar R priekšā. To lai es pārbaudīšu. Nē, tā bija depolarizācija. Es neesmu biologs. Šī ir depolarizācija, repolarizācija būs beigās. Tātad. Un, kad tas sasniedz to threshold vērtību, tās atver arī citus kanālus blakus, kas vēl vairāk paaugstina to potenciālu. Un, kad atkal tiek sasniegt kaut kāda threshold vērtība, tad tie kanāli aizveras. Un tas nozīmē, ka mums rodas kaut kāds tāds elektriskā potenciāla vilnis, kā šeit uzzīmēts, kas ceļo pa neironu. Un tas ir tā, kā jūs filmās redzat kaut kur smadzenes rāda, jūs redzat tur kaut kāda elektrības zibeņo cauri. Tā ir tā elektrība, kas ceļo pa jūsu smadzenēm, pa jūsu nerviem. Rekur bilde. Depolarizācija, ka palielinās tas potenciāls. Repolarizācija ir, kad tas atkal samazinās pēc tam, kad aizveras. Un tad tas drusku pāršaus, un tad ar laiku atgriezīsies tajā miera potenciālā. Šeit tas ir -70, nav svarīgi tā vērtība. Ir kaut kāds miera potenciāls. Ok. Kāpēc tas ir svarīgi, runājot par sirdi? Tas ir svarīgi tāpēc, ka kam mums palielinās tas potenciāls, ka mums notiek depolarizācija, tad muskuļu šūnas mums saraujas, un tas ir tas, kas mums izraisa asins plūšanu. Ja tur iekšā ir asinis, pilns ar šķidrumu, ja mēs saspiežam tos muskuļus, tie tiks tā kā izpumpēti ārā no sirds tās asins. Tad notiek tā potenciāla samazināšanās, repolarizācija, un kas izraisa muskuļu atslāpšanu. Un tad sirds var atkal uzkrāt asins. Un jums varbūt iepriekš likās, ka sirds puks visa vienmērīgi. Īstenībā tā depolarizācija sākas no vienas specifiskas vietas. Jūs varat redzēt, laikam šajā animācijā ir pareizi, kā tā sākas no šejienes. Šeit saspringst vispirms, un tas saspringst vairāk vēlāk. Ok. Nu un tad beidzot varam tikt līdz elektrokardiogrammai. Mēs noskaidrojām, ka
mums ir kaut kāds koncentrācijas un elektrostatīskais gradients, tas mums izraisa šūnās kaut kādu potenciālu izmaiņu, kas liek sirdī saspringt. Tā, ja mēs varam kaut kā detektēt, kā mainas tas potenciāls, kam ir domāts EKG, mēs varam, elektrokardiogramma, mēs varam gūt informāciju par sirds pulkstēšanu. Tā mēs pievienojam kaut kādus kontaktus pie cilvēka, parasti pie rokām. To sauc par RA, LA, nav svarīgi. Un kā mēs varam to iedomāties? Mēs to varam iedomāties kā strāvu. Mums ir 2 kontakti un mums ir sirds pa vidu. Un tad mēs iedomājamies, ka mums ir kaut kāds vektors, kas iet no mīnus uz plusu, kā strāva. Un tad sākumā mums nekas nenotiek, jo sirds vēl nav sākusi depolarizēties vai repolarizēties. Es neatceros. Un tad mēs esam šeit 0 punktā. Mums nekas nenotiek. Tad, kad sākas, laikam būs jāzina pareizi, depolarizācija. Tad, kad sākas depolarizācija, tā sākas šajā augšējā punktā, un mēs varam iedomāties to kā strāvas plūsmu, kā vektoru šajā virzienā. Un tad, ja mēs projicējam to vektoru uz mūsu lielā vektoru, ko veda EKG kontakti, tad mēs varam tas iet pozitīvajā virzienā, un tas drusku palielina rādījumu uz iekārtas. Tad mums sirds drusku atslāps, un mēs ejam tādā miera stāvoklī, nekas nenotiek, mums nav nobīdes. Tad ļoti, kur parādās? Tajā, mums vajag ļoti ātri šis vilnis kustās pa sirdi. Kur man bilde palika? Jā. Ļoti ātri vilnis kustās ar sirdi, bet tad, kad tas sasniedz galu, tas arī ļoti ātri šaujas atpakaļ pretējā virzienā. Un tad mēs redzam, vektors rāda pretējā virzienā, iepriekš tas rādīja uz augšu, un tagad tas rāda pretējā uz leju. Un tā notiek pēdējais solis, atkal ir kaut kāds miera mirklis, ka nekas nenotiek sirdī, un tad faktiski notiek repolarizācija, kur šis vilnis iet tā kā pretējā virzienā, bet mediķiem nepatīk negatīvie skaitļi, viņi uzlika, ka tas iet pozitīvā virzienā, principā. Un, principā, tas ir viens sirdspuksts, ko mēs redzam. Šeit ir pilnā schēma, kā tas izskatās. Un tad, protams, ar 2 kontaktiem nevar gūt daudz informācijas. Mēs pieliekam vairāk kontaktus arī pie kājām un apkārt sirdī. Mēs varam gūt informāciju, kā šis potenciāls kustās dažādās asīs pa sirdi. Varam gūt informāciju, kā tas iet dažādās plaknēs. Var iedomāties šo kā vienu plakni, kas ir šādi šķērsgriezumā cilvēkam, un to sarkanā, kas ir šādi šķērsgriezumā. Un tad, ja jūs esat eksperts tajā, jūs varat redzēt visādus šādus grafikus, un tad konstatēt visādas problēmas, kas var būt sirdī. Piemēram, kaut kādu aritmiju, var sirdspulkstus mērīt un tā tālāk. Tas principā viss par elektrokardiogrammu. Paldies!